Kustības laiks lasīt sveiciens Rīgai, rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Teika par Rīgu. Mūsdienas. Autore Laura Vinogradova. Tas nebija naktī, pat ne agrā rīta stundā, drīzāk tuvāk pusdienas laikam, kad Daugavā no jūras iepeldēja kāda zivs. Tas neizdevās īpaši veikli. Zivs samulsa no ūdens motocikliem un milzu prāmja, kas pietauvots netālu no tilta balstiem, no kruīza kuģīšiem un motorlaivām, kas krustu šķērsu dzīvojās pa lielo upi. Zivs tādu Daugavu neatcerējās. Pirms 100 gadiem viss bija nedaudz citādi. Uz mirkli tāpat apdomājās, vai nokļuvusi īstajā vietā. Nedaudz pacēla galvu virs ūdens un atviegloti uzelpoja. Pamanījusi baznīcas smailes, kuras atminējās vēl no iepriekšējās reizes. Zivs zinkāri sāk lūkoties apkārt. It kā tā pati Rīga, bet tomēr nē. Vai gatava? Diena mazliet apmākusies, bet vēl gaisā jūtams vasaras karstums. Vairāk krāsu un trokšņu. Zivī šķita, ka arī pasaules griešanās ātrums Rīgā pavisam cits. Jūras dzelmē tādus ātrums nemanīja. Varbūt tiešām šī ir tā gatavība. Te pēkšņi Daugavā zivs pamanīja peldam ligzdu. Tajā sēdēja putns un lasīja grāmatu. Parasts putns, ne ūdens putns, kam vēl varētu piedot šādu maldīšanos. Putna garās kājas sakrustotas pāri ligzdas malai, pēdas iemērktas ūdenī. Gadu gaitā zivs daudz ko bija manījusi, bet ligzdu Daugavā redzēja pirmo reizi. Interesēja, ļoti interesēja, kāpēc putns nelasa kokā, kā ierasts. Bet līgani laivo pa Daugavu, nemaz nesatraukdamies, ka te pasaule griežas citos ātrumos. Te viņu nepamanīs, apšakstīs, ar airi pabīdīs malā, uzklieks, nolamās. Ko tu lasi? Zivs ierunājās, jo šis šķita smalks jautājums sarunas uzsākšanai. Putns slinki atrāva skatu no grāmatas lapusēm. Rīgas raganas. Un kā? Zivs turpināja, lai gan pagaidām putns īpaši interesi par pļāpāšanu neizrādīja. Nevar saprast. Kā tā nevar saprast? Zivs neatlaidās. Rūpīgi starp lapusēm ievietojas grāmatzīme, putns aizvēra lasāmo un pirmo reizi tā īsti pievērsās zivī. Es vēl nevaru saprast, vai ticu tai ragana būšanai vai nē. Raganas Rīgā? Tiešām? Zivs uz mirkli atminējās, ka varbūt kaut ko par Rīgas raganām reiz dzirdējis, bet ne tik droši, lai apgalvotu. Jā, nav problēma. Rīga pilna raganu. Tu pirmo reizi Daugavā? Tagad bija kāda putna kārta jautāt. Un to darot, viņš ar pēdu pasta gaisā ūdeni, pats priecādamies, cik tas skaisti šļakstās uz visām pusēm. Nē, pirmo reizi. Nē, es biju te pirms kāda laika, zivs atbildēja. Darba darīšanās vai drīzāk atpūta? Putns turpināja jautāt. Drīzāk darba. Zivs konstatēja un vēl piebilda. Es mēģinu saprast, vai Rīga jau gatava. Tu esi tāds kā neatkarīgais vērtētājs vai pie kāda strādā? Laikam neatkarīgais, zivs atteica. Putns ar spārnu norādīja visapkārt. Tev šķiet, ka šis viss kādreiz var būt gatavs? Zivs palūkojās uz pilsētu vēlreiz. Mākoņi lēnām atseguši sauli, kas apspīdēja Rīgas augstākos jumtus. Koki ar saviem zaļajiem vainagiem uz ielām zīmēja ēnas. Daugavas malā sēdēja cilvēki, pavisam netālu kāds bērns ar skrējriteni braukāja šurpu turpu, kamēr mamma uz sasteigātas kājas tulznu aizlīmēja ar plāksteri. No tilta skanēja nepacietīgas signāltauras, brīžam uzvirmoja nezināma ēdienu smaržas. Tev šķiet, ka nevar? Zivs pretjautāja putnam. Nevar, mīlīt, Rīga nekad nebūs gatava. Žēl gan, zivs novilka. Kāpēc žēl? Gatava Rīga būtu garlaicīga Rīga. Putns dzīvi iesaucās. Bet tad jau es nevarēšu, zivs iesāka un apklusa. Ko nevarēsi? Redzi, man vajadzētu, es pat nezinu, tu taču esi lasījis to teiku par Rīgu. Putnis brīdi apdomāja, viņš bija daudz lasījis, ne jau visu, protams, visu jau nemaz nevar izlasīt, bet daudz. Un tad atcerējās. Pag, tu esi tā zivs. Kā nu tur bija, kad Rīga būs gatava, tad sitīs ar asti un viss nogrims, vai ne?
Apmēram, zivs klusi noteica. Putns pēkšņi sāka priekā plaukšķināt. Nē, nu padomā tik, man taču ir viena putna veiksme. Iedomājies, satikt tevi un visu uzzināt. Zivs kļuva piesardzīga. Ko uzzināt? Pašu galveno, protams. Zivs nesaprata. Kas ir galvenais, tā jautāja. Kāpēc tu to Rīgu gribi apludināt? Kam tev tas? Zivs klusēja un domāja. Domāja, bet nekādi nevarēja atcerēties. Patiešām, kāpēc to Rīgu vajadzēja apludināt? Nu stāsti, putns viņu mudināja. Zivs padomāja vēl mazliet, nevarēja atcerēties. Palūkojās apkārt, pilsētā nevainas, skaista, pat ļoti skaista. Un zivs nedomāja tukšu. Ir redzējusi daudz pilsētu, lielu un mazu, ar kokiem un bez, ar senām celtnēm, ar jaunām celtnēm, nopostītas un augošas, daudz māju, jo kas gan cits ir pilsēta, ja ne mājas cilvēkiem. Bet kāpēc Rīgu apludināt? Ko iesākt? Atzīties, ka tas viss sācies jau tik sen, ka piemirsies? Vajadzēja kaut kā smalki izkļūt no situācijas, bet melot arī negribējās. Pagalam apjukusi, zivs ienira Daugavas dzelmē. Ienira un klusi pie sevis turpināja. Kāpēc man tas jādara? Tā vienmēr esmu darījusi. Tā man nolikts ik pēc 100 gadiem iznirst virspusē un jautāt, vai Rīga jau gatava? Kad būs gatava, tad viss. Situ ar asti un Rīga aplūst. Bet kāpēc? Ko tas putns ar saviem jautājumiem te ņemas? Pats taču arī peld Daugavā un lasa. Es taču nejautāju. Bet te zivs atcerējās, ka jājautā gan. Putns. Zivs steidzīgi uznir virspusē, ligzda kā mazs punktiņš virs Daugavas jau tālumā. Putnis jūta gan stipru viļņošanos, nojauta, ka zivs tuvojas, bet savā aizvainojumā pat neskatījās, ka tā savu galvu pacēla virs ūdens tieši blakus ligzdai. Es neatceros. Zivs gluži aizvilsusies teica. Putnis neatbildēja. Es tiešām neatceros, zivs atkārtoja. Ko tu neatceries? Es neatceros, kāpēc gribu Rīgu apludināt. Zivī pēkšņi bija tik bēdīgi. Bet pludinās, putns jautāja joprojām aizvainotā balsī, jo bija jau arī par ko apvainoties. Runā abi, bet te pēkšņi viens ņem un pazūd. Ha! Rīga jau nekad nebūšot gatava, tu teici. Tad jau nesanāks, zivs purināja galvu. Nebūs gatava, putns vēlreiz apgalvoja. Un tad piepeši abiem garām milzu ātrumā padrāzās ūdens motocikls. Uz tā vīrietis un sieviete. Zivs uz mirkli iedomājās, ka tie cilvēki paši neapludini, bet putnam neko neteica. Ūdeņi tomēr tāda zivju lieta, putns nesapratīs, un te nu zivs atcerējās galveno, kāpēc vispār ar putnu uzsākusi sarunu. Kāpēc tava ligzda ir ūdenī? Rīgas raganas, putns noteica un iesmējās. Vairāk neko, jo ligzdas jau tomēr tāda putnu padarīšana, zivs nesapratīs. Tad putns atkal iemērca garās kājas ūdenī, nedaudz palasīja zivīti priekšā, bet tikai mirkli, jo abiem bija jāšķiras. Katram savas darīšanas tomēr. Bet ko Rīga? Rīgā visi ierasti. Tā nekad nebūs gatava, un teikas vienmēr gaidīs savu turpinājumu.